Es esmu Imants Kukuļs. Pateicoties programmai Iespējama misija, pēdējos 2 gadus man bija iespēja iegūt pieredzi, prieku, izaicinājumu Siguldas pilsētas vidusskolā, vienā lieliskā skolā, kurā es mācīju, kā Līga teica, ģeogrāfiju un sociālās zinības, un bija klases audzinātājs lielajai skrējēju klasei, kas ir 22 5. klases skolēniem. Un man šodien būs 2 stāsti, un tas kopējais vienojošais nosaukums šiem 2 stāstiem ir Atnāk un aiziet. Bet par visu pēc kārtas. Sava pirmā stāsta ievadā es vēlētos parunāt par aiziešanu. Bet par aiziešanu kā ceļu no idejas vajadzības līdz rezultātam, mērķim. Par piemēru mēs varam ņemt Tomasu Edisonu. Bija vajadzība pēc efektīvāka elektroenerģijas apgaismojuma risinājumu, viņam bija ideja, viņš veica ceļu, un viņam bija risinājums produkts efektīvāk kvēlspuldzes. Katrs mēs esam gājuši šādiem ceļiem vairākas reizes, un katram šis ceļš un veids, kā veikt šo ceļu, ir atšķirīgs. Kā man veicās vienā šādā ceļā, es jums tūlīt pastāstīšu. Tas brīdis, kad atnāk kāda ideja vai vajadzība, šajā gadījumā, kas bija saistīts ar manu pārmaiņu iniciatīvu, bija aptuveni pagājušā gada pavasaris, kas noskatījos YouTube video. Es nezinu, kurš ir šī video autors, bet manuprāt, viņš ir ļoti precīzi uztvēris vidējo domu, pārliecību sabiedrībā, arī skolēnos, atsevišķi dažos skolotājos par to, kāda tad ir vispār nepieciešamība skolā zinātniski pētnieciskajiem darbiem. Kāpēc skolēniem tas būtu jāveic? Un tas bija tas mirklis, kad es teicu, jā, es vēlētos šo te izvirzīt kā savu pārmaiņu iniciatīvu. Un īstenībā tā arī tā situācija skolā daļai apstiprināja šo visu. Vadot pirmajā mācību gadā 5 zinātnes pētnieciskos darbus visdažādākās tēmās, gan psiholoģijā, gan kriminālistikā, gan bija arī ģeogrāfija un vides zinātne, kas man bija tuvāk. Tu saproti, ka skolēniem tas viss ir pirmo reizi, un viņiem ir ļoti, ļoti svarīgi, lai viņiem ir skaidrs, kas viņam jādara, kurā mirklī, un arī kas jādod ļoti regulāri atgriezenisku saiti, kā pa soļiem to veikt. Un tajā visā juceklī skolotājiem nevienmēr ir tas laiks, kad viņi pareizi to ievirzītu pareizajās sliedēs, un arī runājot ar pārējiem kolēģiem, un pašam arī pārdomājot to visu, tev ir kaut kādas idejas, bet līdz galam nav skaidrs, kā to veikt. Un arī, piemēram, aptojot 9. klasi, viņi arī teica, kā tas ir kaut kāds projekts, kas būs jāveic vidusskolā, kāpēc tas ir vajadzīgs, viņi nespēja atbildēt. Tad, pārmaiņas iniciatīva, es ķeros pie darba. Kāds tad šis ceļš ir? Īstenībā vissvarīgākā, kā jebkura ceļa mērošanai, ir transporta līdzeklis, ar ko jūs to mērosiet. Šajā gadījumā pie pārmaiņu ieviešanas bieži vien tā ideja ir svarīgākais. Ja jūs tajā brīdī, kad jūs gribat kaut ko veikt, aktualizējat un izvirzat savu to ideju mērķi, un tas saskan ar pārējām ieinteresētajām pusēm, tad var teikt, ka jūs esat laimējis Pagani vai kādu citu superauto. Un nākošais, kas ir vajadzīgs ceļā, tas ir ceļa segums. Un šajā gadījumā tā ir skolas vadība, kolēģi. Man bija ļoti noveicās, jo skola piedāvāja autobāni bez ātruma ierobežojumiem. Es varēju veiksmīgi turpināt darboties un iet uz priekšu. Un vēl trešā lieta, bez kā nevar doties tālā ceļojumā, tā ir papildus degviela. Un šajā gadījumā tā ir skolēnu rezultāti pēc pusotra gada cikla, kad tie skolēni, kuriem es pirmoreiz vadīju, viņi ar saviem rezultātiem pierādīja, ka vidusskolā skolēni var veikt zinātniskus, īstenībā praktiski jēdzīgus, noderīgus
darbus ar augstu pievienoto vērtību, saņemt atzinību dažādos konkursos, un tas tev dod apliecinājumu, tas, ka tu dari pareizajā virzienā. Un kur mēs esam šobrīd? Tad šobrīd ir skaidrs, ka no nākošā gada Siguldas pilsētas vidusskolas klasēm būs fakultīvas nodarbība par pētniecību, darbu izstrādi. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie satura šīm fakultīvam, pie plāna, un tie iegūtie jaunie domu biedri un ideju apmaiņa šobrīd, kā piemēram šai pirmdienu Ventspilī, liek domāt, ka tas viss gala rezultāts būs ļoti lielisks, un tas kvalifikācijas brauciens līdz 1. septembrim būs paveikts, un mēs varēsim doties lidojošajā aplī. Tā, tas būtu par pirmo stāstu, un tad tas galvenās atziņas. Ja jūs rāpat ar īsto ideju vajadzību, ceļš būs vieglāks. Ja jūs tam pats ticat, un jums šķiet ļoti, ļoti svarīgi, arī tad viss aizies. Un dažreiz nav jāuztraucas, ka liekas, ka viss notiek pārāk vienkārši. Nav jāmeklē zemūdens akmeņi, tad tavs tajā brīdī uzdevums ir paņemt un novest to lietu līdz galam. Ejam tālāk. Otrs stāsts ir par to, kā vai nu līdz manim atnāca, vai es pats aizgāju līdz atziņai, kas tad ir ietekme. Šeit uzrakstīju, ka tas ir atnākšanas aiziešanas summa, pēc sīkāk. Tā. Otrajā gadā, kad tu esi skolā un misijā, arvien biežāk jāsāk domāt, un misija atgādina par to, apdomājot, kas tad ir skolotāja un tava ietekme skolā. Ilgi domājot, tev liekas, ka nekas jau, ka tās īsti nav, tu neesi no ko paveic tik būtisku, tik lielu, un tā es mocījos ar šo jautājumu līdz brīdim, kamēr es līdz vienai sarunāju ļoti gudru cilvēku, manu kuratoru Madaru Pelnēnu, kur teica, kas nebūtu, ja tu nebūtu skolā. Un tas arī pēc tam es domāju jau šī jautājuma kontekstā ilgu laiku, un es nonācu, domājot par šo lietu, līdz šādiem te skaitļiem. Kā jums šķiet, kas ir šie skaitļi? Īstenībā kaut kur daļēji Līgai bija līdzīgs viens skaitlis arī savā prezentācijā. 280 apmēram tik dienas skolotājs 2 gadu laikā atnāk uz skolu. 1780 apmēram tik reizes 2 gadu laikā, protams, tur no slodzes atkarīgs, skolotājs atnāk uz stundu, un skolēni aiziet no šīs stundas padarījuši darbu. Un, ja katrā stundā skolotājs spēj iedot nelielu, vai vismaz ideju, pārliecību, attieksmi, tad tā kopējā summa, ietekme summārā ir ļoti, ļoti liela. Un, ja mēs vēlreiz padomājam par šo ietekmi, kāda tad ir manam ietekmi, un es tikai atceros varbūt pašas spilgtākos momentus, kas ir notikuši skolā, tā kā, piemēram, mēs ar klasi devāmies uz ZZ čempionātu ar kolēģiem, mēs skolā un pēc tam arī novadā rīkojam erudīcijas konkursus, ieviestās telefonu kā balsošanas pultis, un ka skolēni sāk prasīt arī kolēģiem, lai viņi sāk izmantot to savās stundās. Tad, ka skolēni, viens skolēns konkrēti ir gatavs stundu agrāk no rītiem mēnesi no vietas celties, lai savu pētījumu rezultātu iegūšanai viņš bildē bērzu un to dzeltēšanas procesu. Tad mēs kopā mainamies un skolotājiem ir vadīts darbnīcas par to, kā IKT rīkus izmantot savas stundās. Mēs ar klasi ejam ārā un nodarbības ir viscaur pilsētā ārā. Tad saproti, ka tā bilde beigās ir diezgan pilna, puzles gabali sastājušies, un no tā šī situācija un apziņa ietekmē arī tevi. Tā ietekme ir appusēja. Un šī apziņa, ka vienai stundai ir tik ļoti liela vērtība un ietekme, ietekmē arī tevi, un tas liek vēlēties atnākt nākošās 1000 un 2000 reizes vēl un vēl. Tad, aiziet!